Mūsu saruna šogad notiek izdevuma Wunder kombināts 2 Latvijas mākslas gada grāmata 2023 ievadošās programmas ietveros sadarbībā ar Punktum. Mani sauc Lijāna Žilde, un es sarunājos ar mākslinieci Viku Ekstu. Saistībā ar rakstu, kas ir publicēts izdevumā Wunder kombināta, kurā es analizēju laikmatīgās mākslas un antropoloģijas attiecības, tāpēc arī mūsu saruna būs pievēršoties gan antropoloģijai, gan pētniecības praksēm mākslā vispār. Un, lai iesāktu, es gribēju jautāt tev, Vika, kāda vispār ir pētniecības loma tavā darbā? Vai tas ir kaut kas tāds, par ko tu apzināti domā, plāno? Man liekas, tā ir ļoti svarīga pētniecība. Būtībā viss, ko es daru mākslā, ir kaut kāda veida pētniecība. Līdz ar to es šīs divas lietas nenodalītu. Un man vienmēr patīk tiešām meklēt kaut kādus jaunus ceļus, saprast kaut kādas pieredzes, nevis varbūt vēlreiz atkārtot to, ko esmu jau darījusi nesen. Līdz ar to manuprāt, tas ir tāds cieši saistītas lietas. Tad tu nenodali tādu atsevišķu pētniecības procesu no tāda mākslas? Vairs jau nē. Jo man bija tā, ka sākumā es ieguvu bakalaura grādu audiovizuālajā kultūrā. Ja mēs bijām tā kā kino pētnieki, kino teorētiķi. Un tajā laikā tas, ko mēs darījām, mēs skatījāmies filmas un rakstījām visādus rakstus, visādā veidā pētījām. Un, restīvi šis formāts bija tāds tuvāks tam, ko dara humanitāro zinātņu pārstāvi. Viņi skatās lietas, viņi novērtē lietas, un tad viņi mēģina šīs lietas aprakstīt. Un tad tā ir tāda veida pētniecība, bet jau tajā laikā arī tomēr tā kā tas objekts bija dažādas filmas, tad kaut ko skaties, uztaisi attēlus, uztaisi screenshotus, tad par viņiem raksti, tad meklē vēl kaut kādas attēlus. Un tas jau bija saistīts ar attēlu, bet man šī karjera neievirzījās, teiksim, tā kā es gribēju sākumā un ko es plānoju. Un es pārgāju pamazām uz mākslas praksi, jeb es sāku daudz fotografēt un attīstīt fotogrāfijas, skatīties, kas sanāk. Es gāju Annas ielā pie Andreja Granta, un es tur pavadīju ļoti daudz laika. Un kaut kādā ziņā tad arī pamazām ievirzījās tas, ka man ar kameras palīdzību patīk izpētīt realitāti, ieraudzīt visādas lietas vai ieraudzīt, kas tur notiek, vai kā jūtās šie vai tie cilvēki. Un kaut kā pamazām tad pēc tam es iestājos arī Mākslas akadēmijā, tur mums arī bija tādi teorētiskie priekšmeti, bet viņi vairāk arī tomēr jau virzies to, kā tu vari apvienot šo savu praktisko darbību ar šo teorētisko domāšanu, un tad tā pamazām tas arī viss saplūda kopā, un tagad jau sen jau vairs kā nenodalās. Un tā. Es izvēlējos rakstīt šajā minētajā rakstā arī atsaukties uz tavu radošo darbību, jo tas man saistījās ar tādu iemiesotās izpētes jēdzienu, un tas arī kaut kas tāds, man liekas, par ko tu tikko runāji. Un es atcaucos uz mākslas zinātnieci Klēru Bišopu, kura rakstot par šādu pētniecībā balstītu mākslu, izteica vēlmi tieši pēc tādas izpētes, kas ir iemiesota un ilgstoša, un ka mākslinieks tiešām pats nokļūst kādā vidē, izjūt pieredzes, kļūst par daļu no tās savas pētāmās tēmas un kopienas. Un man tas, protams, arī asociējās ar tādu antropoloģisko metodi, kā līdzdalīgo novērojumu vai lauka darbu, kad pētnieks dodās pie kādas sabiedrības grupas un pēta piedzīvojot. Bet mākslinieks to varbūt pēc tam nodod citā veidā. Viņam varbūt ir šī spēja nodot šīs zināšanas tālāk kaut kādā tādā taustāmā un materiālā formā.
Un es uzreiz šajā saistībā domāju par tavu darbu Dievs daba darbs, kas bija jau pirms vairākiem gadiem, kas tapa Latgalē. Viņš netapa Latgalē. Daudz cilvēki raksta, ka viņš tapa Latgalē, bet patiesībā tā nebija Latgale. Okay. Jo visiem liekas, ka tā ir pamesta māja, tad tas noteikti ir Latgalē. Skaidrs. Bet, tas tā īsti nav. Tas varbūt visā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un dažādos tojos citos reģionos, bet tā nebija Latgale. Skaidrs. Tad tas uzreiz izgaismo kaut kādus maļus stereotipus, kas man rodas skatoties. Ne tikai tev. Ne tikai tev, jā. Okay. Tad citur Latvijā. Citur Latvijā, jā. Un tur... Tu biji atradusi šo māju atstātajām mantām un pavadīji ilgāku laiku iedzīvojoties šīs dāmas vidē, apģērbā, lietās, mēģinot saprast, varbūt tu pat. Es gribēju jautāt, kāpēc tu izvēlējies tieši šādu darba formu un kā šis pavadītais laiks tur uz vietas tajā mājā, ja mēs to varam saukt par tādu izpētes procesu, kā tas ietekmē to tālāko darba saturu un formu? Šis pavadītais laiks, teiksim tā, viņš radīja vispār iespēju šim darbam būt, un viņš bija ļoti svarīga sastāvdaļa no tā, jo tu vairāk pavadi laiku, tu skaties, tu vēro lietas, vienkārši tu vēro, kas notiek, kā mainās gaisma, kas notiek apkārt, kā mainās gada laiki. Visādas šādas lietas tu vēro, un līdz ar to tev arī nāk prātā kaut kādi citi sižeti, kurus tu tad realizē atkarībā no tā, kas tajā konkrētajā laikā, kad tu esi, kas tad tur ir tāds, kas visvairāk tur izceļās, teiksim tā. Bet tā doma bija, bet šo domu es sapratu tikai pēc tam, kad es to jau tā kā pabeigšanas procesā, nevis sākuma procesā, ka arī tas ir darbs ar arhīvu. Tas ir arhīva izpēte, bet šī gadījumā arhīvs ir nevis kaut kādi dokumenti, fotogrāfijas, bet arhīvs ir vesela telpa. Un viss, kas šajā telpā atrodas. Un tā inventarizācija, teiksim tā, netiek veikta tādā veidā, kā to darītu arhīvists, respektīvi anotētu katru priekšmetu, bet viņi tiek veikta jau tajā citā kaut kādā ar kaut kādu tādu radošo metodi, kad tie priekšmeti tiek izmantoti kā vide, bet tāpat laikā tieši tā vide arī rada ļoti lielu daļu no tā darba. Bet, protams, šī gadījumā arī tās telpas pieredze savienojas arī ar personīgo pieredzi, jo mana omīte dzīvo ļoti līdzīgā vietā, līdz ar to arī kaut kādā veidā šīs divas pieredzes tika savienotas šajā darbā. Un kā tavs pavadītais laiks tur uz vietas, tajā mājā? Es saprotu, ka tu ilgstošā laika periodā viņu apciemoji vairāk kārt. Sanāk 2 gadu laikā. Un kā tas mainīja varbūt tavu priekšstatu par to, kā ir dzīvot šādā vidē? Vai... Pirmkārt, tas nebija līdz galam par to, kā ir dzīvot, jo tā māja bija jau mirusi. Kā mirusi, sanāk, tur neviens nedzīvo, un tas ir mazliet savādāk nekā, ja tu ej kaut kādā vietā, kur cilvēki dzīvo. Un tad tu dzīvo, teiksim, kopā, tu atbrauc, nezinu, uz laukiem, pie kādas ģimenes, un tu dokumentē viņu dzīvi, un pie reizes dzīvo ar viņiem. Tas būtu pilnīgi savādāk, bet šeit tiešām tu strādā tā kā muzejā. Bet tikai tajā muzejā, kur neviena nav vairāk. Tas pavadītais laiks noteikti deva iespēju to darbu uztaisīt kaut kādā ziņā dziļāku, jo tu vairāk ko pieredzi pa to laiku, vairāk ko izdomā, vairāk ko izmēģini. Tādā veidā. Un kopumā šajā darbā vai tu teiktu, ka viņš ir vairāk dokumentāls, ka viņš stāsta par kaut kādu esošu realitāti, vai tev tomēr nozīmīgāk bija tā tava stāsta nodošana vai veidošana? Man liekas, ka šīs lietas nenodalītu. Viņas ir
viņš ir reizē dokumentāls, reizē nodot arī kaut kādu manu stāstu, bet par to dokumentalitāti es varu, teiksim, es varētu risināt šo darbu pilnīgi savādāk, es varētu atvest kaut kādas trūkstošās lietas, es varētu izmantot papildu gaismas, es varētu visādā veidā mazliet varbūt glamurizēt redzamo, nevis redzamo, bet pieejamo telpu, pieejamos priekšmetus un pieejamos apstākļus, taču es to izvēlējos nedarīt tieši tamdēļ, lai šis dokumentalitātes aspekts paliek tāds klātesošāks un spēcīgāks. Un arī kaut kādā ziņā papildus lietu ienešana, viņi tad to pieredzi atšķaidītu. Es nezinu, vai tas pietiekami skaidri izsakos, bet līdz ar to tad mēs tiešām pieredzam jau to, kas tur ir, tad to mēs arī pieredzam un ar to mēs arī strādājam. Tādā veidā. Jā, fotogrāfijai ir vienmēr šis klātesošais, varbūt tāds mīts par dokumentalitāti vai asociācija kaut kādā veidā ar to, ka tiek dokumentēts kaut kas, kas pastāv vai ir bijis, bet tavos darbos, protams, parādās abi šie aspekti. Varbūt tu vari mazliet plašāk pastāstīt, kāda ir kopumā tavos darbos šīs attiecības starp dokumentalitāti, fikciju, sava koncepta veidošanu un cik nozīmīgi varbūt tev tā dokumentalitāte vispār ir? Ir jāskatās, man vispār tā ir diezgan nozīmīga lieta, bet arī ir jāskatās atkarībā no darba. Jo man ir bijuši arī tādi darbi, kurus strādāju ar arhīviem, ir bijis arī darbs, kur mēs veidojam fiktīvu arhīvu, ir bijuši darbi, kurus strādāju ar fotografiju, bet atkal tu nofotografē kaut kādas, tu vari fotografēt jebko, bet vienmēr būs lietas, kuras tu atstāsi aiz kadra, un līdz ar to arī tas, ko tu izvēlies iekļaut, lai gan viņš ir bijis tāds, teiksim, dokumentāls un reāls, tā tomēr ir tava izvēle, jo tu no visas pasaules izvēlējies parādīt konkrēti šo te lietiņu. Bet, teiksim, tas darbs ar fikciju, es cenšos pieturēties, ja es kaut kādā veidā ieviešu kaut kādu fikciju kādā no saviem darbiem, es atkal tomēr cenšos pieturēties pie tā, lai viņai būtu kaut kāds pamats tajā tēmā, kura tiek pētīta, vai lai viņa būtu kaut kādā veidā pamatota, nevis tāpēc, teiksim, nav tā, ka es ļoti ļautos fantāzijas lidojumam. Tas man nav ļoti tuvu, bet kaut kādā veidā pat, ja kaut kādas tās fantāzijas rodās, viņām jābūt kaut kādai saknei kaut kam iesošajā. Un tad no tā var bišķiņā atspērties. Teiksim tā, man liekas, ka tas lielākais, laikam, kur bija vislielākais tas fikcijas moments, bija mūsu darbs, kas arī tāpa sadarbībā ar Lauru Brokāni un dzejnieku kolektīvu, kas bija Eiženberga dzēja un darbi, kur tika radīts neesoša dzejnieka arhīvs un viņa manuskripti. Teiksim tā, literātu kolektīvs strādāja pie tekstiem, un es strādāju pie šīs viņu ielikšanas materiālā. Un arī, protams, es centos maksimāli strādāt pie tā, lai tas materiāls izskatās autentisks un īsts. Tas ir tiešām arī meklēt kaut kādas lietas, kuras nāk varbūt ja ne no tā laika, tad no kaut kāda vecāka laika, un viņas padarīt vēl vecākas. Vai kaut kādā veidā tomēr arī meklēt tās saistības tīri estētiski, kā realizēt to kaut kādus tos viņa dzējas gabals, kas ir no sudraba laikmeta, un kaut kādi, kas ir jau no tā dadaisma perioda. Kaut kādā veidā, katrā ziņā padarīt tā, lai tās fantāzijas izstāsta tiešām īstas. Tas man ir svarīgi. Jā. Kā tas toreiz nostrādāja? Cik cilvēks jūs pārliecinājāt? Man liekas, ka diezgan daudz, jo bija vismaz viena recenzija, kura bija uzrakstīta tādā veidā, ka tas cilvēks domāja, ka tas tiešām ir darbs par
ka ir atrasts šāds personāžs un ka viņš ir bijis īsts. Bet, jā, protams, ar laiku tas tika viss. Daži uzreiz saprata, bet ne visi. Tā. Jā, bet man liekas, ka tāds apzinātās fikcijas moments šis bija tāds man visfiktīvākais. Jā. Jā, tas bija tāds darbs ar fiktīvo arhīvu, bet... Jā, bet to varēja atkal, es to varēju realizēt, tāpēc, ka man bija diezgan liela pieredze strādājot ar kaut kādiem reāliem arhīviem. Un līdz ar to kaut kā vieglāk ir veidot apmēram savā galvā bildi par to, kā tas varētu beigās izskatīties un kas tas varētu vispār būt. Un tā. Un kāpēc tev ir bijis svarīgi vai interesanti strādāt ar jau esošiem arhīviem? Es domāju, ka es jau minēju, ka sākumā studēju to kino teoriju un ko tur vēl ne. Un tur bija arī, es braucu praksē vairākos kino arhīvos un strādāju arī praksē analogajā laboratorijā, un kuru saskāros ar diezgan daudz tieši kino materiāliem. Man tas tā likās interesanti un es kaut ko par to zināju, kaut kāda pieredze man bija, un līdz ar to, kāpēc tad nevarētu ar to strādāt tālāk. Jo, teiksim, ja tu mācies gleznošanu, tu iegūsti pieredzi, tu satrenējies, un tad tu pēc tam glezno. Ja tu mācies kaut kādu teoriju un par arhīviem, tad tu par to satrenējies un pēc tam to dari. Es domāju, tas apmēram tik vienkārši ir. Un kā tie arhīvi, ar ko tu esi strādājis, kā viņi ir pie tevis nonākuši? Visdažādākos veidos. Pārsvarā caur kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem vai kaut ko pēkšņi ieraugi. Tādā veidā. Piemēram, māju. Piemēram, māju. Tas bija pēkšņais atradums. Vai atkal, teiksim, tas pēdējais darbs, ko mēs veidojam sadarbībā ar Annu Grīķi, tas arī vienkārši mēs ar Annu esam draudzenes, un tad viņa stāstīja par to, ka ir mirusi viņas vecmāmiņa, un viņa mēģina, kura bija krājēja izteikta, un viņai tagad ir jātiek galā ar visu, kas ir šajā viņas dzīvoklī uzkrāts, un ka viņai bija šis ilgais process, ko darīt ar milzīgiem mantu kalniem, kas šajā nelielā dzīvoklī bija. Un tad viņa man kaut ko stāstīja, kas notiek, un rādīja, un tad mēs pamazām nonācām pie tā, ka uz tā pamata varētu izveidot arī darbu. Tā. Līdz ar to tā baigi speciāli nemeklēju. Kaut gan ne, ir bijis citreiz kaut kas pārsvarā tie bija kaut kādi pasūtījumi, kad es esmu taisījis no kinohroniku materiāliem dažādas kompilācijas, programmas un visu kaut ko tādu, un tad es eju uz arhīvu un speciāli meklēju tur sižetus par vienu vai otru tēmu un tādā veidā. Bet tas ir bišķiņ ārpus mākslas prakses, tas ir tāds vairāk tīri tiešām arhīvistisks darbs. Un runājot par šo darbu, ko tu veidoji kopā ar Annu Grīķi, dārziņš numur 849, ja? Manuprāt, 841. Tas ir dārziņa numurs, kāds ir bijis. Viņas vecvecākiem tika piešķirts dārziņš ar šo numuru, tāpēc tur bija tas numurs. Daudz, man liekas, uzrunāja vai aizkustināja tā dārza mājiņa, kas bija veidota no biezajiem plasmasas maisiem, krāsainajiem, ko mēs atceramies no 90. Viņi pārsvarā šie maisiņi viņi bija senāki, jo, manuprāt, kaut kāda daļa 80. 70. jo tur daudz parādās arī kaut kāda latviešu grafiskā dizaina vēsture. Tur bija, piemēram, kinofestivāls Arsenāls, galerija centrs, kaut kāda zivju saimniecības ministrija, konservu fabrikas, kūrorti, pilnīgi jebkas. Kaut daļa arī bija no 90. bet liela daļa bija šie vēl senākie. Ilgtspējīgi. Jā. Katrā ziņā Annai bija
šīs mantas, kuras uzkrāja Annas vecmāmiņa, viņa bija ļoti daudzveidīgas, bet tieši kaut kā tie plasmasas maisiņi iekrita acīs, ka tas varētu būt tieši šo daļu mēs varētu izmantot tā darba veidošanai, jo tas tomēr diezgan tā neparasti, kad ir tāds daudzums sakrāts un ka cilvēks ir viņus visur pircis un nesis uz mājām un ka viņi parāda arī kaut kādā ziņā. Un tad visas tās domas par to, kādā vērtībā bija maisiņš agrāk un kas tas ir tagad un kā varbūt tajā laikā arī skatījās uz plasmasu un līdzīgiem izstrādājumiem, jo vēl nebija tā apziņa par to, ka tas var izraisīt vispasaules piesārņojumu. Tajā laikā plasmasa bija laba, tāpat kā bija laika, kad cigaretes bija veselīgas. Tas apmēram tādā veidā. Un tad tas likās pietiekami tāds... es sapratu, ka kaut ko vajag izdarīt tieši ar šiem maisiņiem, un tad kaut ko mēs vēl runājām, pēc kāda laika es sapratu, ka ir jātaisa mājiņa. Bet, tas pamazām caur sarunām kaut kādā ziņā es ieguvu pieredzi, vairāk iedziļinājos tajā, kas bija šie cilvēki, kāda bija tā dzīve, un tad no turienes jau tā kaut kāda forma varēja tapt. Un kā atšķirās tas darba process, strādājot kopā ar Annu Griķi, kur ir antropoloģe? Es saprotu, jūs esat draudzenes, un kā varbūt jūs viens otru ietekmējāt? Vai? Nē, pirmkārt, tas ir sadarbības process, tas nozīmē, ka notiek daudz sarunas, un tad kaut kas caur sarunu, man liekas, ka daudz lietas ir šādā ziņā vieglāk īstenot, un tas vienmēr var būt ļoti palīdzoši, ja tev ir labs sarunu biedrs. Otra lieta, ka šī gadījumā Anna ir ne tikai antropoloģe, bet tas ir arī darbs par viņas ģimeni. Līdz ar to viņai tāda, sarežģītāka paliek tā loma šajā visā. Un arī kaut kādā ziņā es strādāju arī ar viņas materiālo mantojumu, jo visi šie maisiņi ir arī tad viņas tas mantojums. Un tā. Un tur bija arī ļoti interesanta daļa, jo mums bija viens ir tā mājiņa, un otrs arī piezīmes, kuras rakstīja viņas vectēvs, un kurās, manuprāt, tie 90. gadi ļoti labi atspoguļojas un parādās, un tad tās mēs arī iekļāvām. Bet noteikti sarunā strādāt ir kaut kādā ziņā mazliet vieglāk un efektīvāk. Vai jūs abas sadarbojāties vienlīdz gan pie tās izpētes, gan pie tā gala rezultāta, vai jūs kaut kā bijāt nodalījuši tās lomas? Mēs nodalījām tādā ziņā, ka tā mākslas daļa bija uz mani, ko es izdomāju, kā tas izskatīsies, un viss tā realizācija, tas bija uz mani, un Anna rakstīja tekstu, bet mēs kopā sadarbojamies pie tā, lai atlasītu tos piezīmju tekstus un sastādītu to grāmatiņu, kas tur bija. Mēs viņus lasījām, tad skatījāmies, ko mēs liksim, ko mēs neliksim. To mēs arī kopā darījām, un tādā veidā notika šī sadarbība. Līdz ar to, teiksim, tie darbi bija sadalīti vairāk pa specialitātēm, kas kuram labāk ir jau padodās, bet tāpat laikā tā sadarbība bija diezgan liela. Un kādas bija tās galvenās tēmas, kas jums abām atklājās, varbūt sarunās? Kā tas palīdzēja izkristalizēt to darba? Tēma ir par atšķirībām starp kaut to pasaules uztveri, kāda ir paaudzēm, teiksim, mūsdienu un tiem viņas vecvecākiem, vai, teiksim, to pašu dārziņu iekopšana, ko tas nozīmē viņiem un ko tas nozīmē šodien, kad, teiksim, ir ļoti stilīgi, ka tev ir savs dārziņš, un tad tu esi uzreiz eko-friendly un pasaules glābējs, un vispār tas ir super labi. Visiem tagad patīk. Bet nevis tā, ka tev tiešām ļoti vajag dārzeņus, ja tev vajag pabarot savu ģimeni, un tev tur nav naudas, kā 90. gados cilvēkiem bieži bija. Un tā bija viena lieta, un otra, mēs tiešām pētījām šo te periodu, kas bija tajās piezīmēs, tie 90. gadu sākums, kas tāds smags laiks. Un tad mēs lasījām un meklējām, teiksim,
tur viņas vectēvs, viņam bija 3 tēmas. Viena tēma, viņš bija pirms tam inženieris, bet viņš zaudēja darbu, un viņš strādāja par apsargu, kas ir, tā notika ļoti daudziem cilvēkiem, kas bija augsti specializēti. Viņi pēkšņi attapās, ka pensija vēl nav, un darba tava vairs nav, bet kaut kas ir jādara. Un tad viņš strādāja par apsargu, un viņš mēģināja pārdot kaut kādas mantas. Tad viņam bija mantu uzskaitījumi, ko viņš mēģināja pārdot kaut kādos tirdziņos. Otrs bija, ko iedzert, vai kad tieši cik precīzi ir kas dzerts, jo tā bija tāda vēl viena lieta. Un tā trešā tēma bija dažādi TV raidījumi, vai kas ir redzēts par deputātiem, vai vilšanās atmodā, vilšanās atmodas cilvēkos, vilšanās atmodas ideālos, jo pēkšņi tas viss ir bijis ļoti tā, un tad pēkšņi cilvēki attapās, ka viņiem daudziem tas dzīves līmenis ir stipri gājis uz leju. Un visas šīs 3 tēmas, tad mēs arī mēs meklējām, teiksim, viņš raksta par kaut kādu filmu vai par kādu cilvēku, un mēs meklējām, tad, kas ir šis cilvēks. Mēs tad taisījām tādu izpēti, lai mēs zinātu, mēs arī daudz sarakstījām tās atsauces un pat ar šādām lietām nodarbojamies, lai mums kaut kādā ziņā top skaidrāka jo mēs caur šī cilvēka piezīmēm un pieredzi kaut kādā ziņā pieredzējām arī, cik mēs varam, tā virtuāli pieredzējām arī šo te viņa laiku. Un tad mēs mēģinājām tiešām maksimāli savienot vārdus ar kaut kādiem personāžiem vai vietām un attēliem un tādā veidā. Vai priekš tevis tas bija tāds laiks, ko tu pati arī atceries un ko tu mēģināji savienot ar tām savām bērnības atmiņām? Es atceros diezgan maz, es piedzimu 87. gadā, līdz ar to atceros es Maskovu, un es arī nedzīvoju Rīgā, es tajā laikā dzīvoju Grāveru pagastā, un tur arī notika milzīgas pārmaiņas. Piemēram, cilvēkiem visiem bija jāievieš krāsnes apkura gada laikā, kuriem bija centrāla apkura, jo vienkārši viss beidzās. Tur bija visādas ekstrēmās pārmaiņas, bet viņas bija noteikti savādākas, jo vienkārši tā ir cita veida vide. Un neteiksim, ka es baigi daudz ko atceros. Kaut ko es tikai atceros, ka es gāju bērnu dārzā 1 mēnesi, jo viņu aiztaisīja. Apmēram tas tādā līmenī. Bet tas ir vairāk tomēr, kādu to pieredzēju, bet patiesībā neko neatceries. Tas ir vairāk tomēr pieredzēt jau lietas, kuras tu nezini. Kaut kādā ziņā. Un, atgriežoties pie šīs antropoloģijas saiknes ar mākslu vai domas par to, kas vispār varētu būt antropoloģiska māksla, ir tāds antropologs Tims Ingolds, kurš atkal ir ļoti izcēlis šo kopienas un kolektivitātes nozīmi mākslā. Un runājis par to, ka varbūt antropoloģiska māksla ir nevis tā, kas ir radīta par cilvēkiem, kā mēs to varbūt parasti uztveram vai visbiežāk lasam aprakstos, bet gan tādi, kas ir radīti kopā ar cilvēkiem, kopā ar dažādām sabiedrības grupām. Un, tu esi ļoti daudz strādājis ar arhīviem, bet tu arī ļoti daudz esi strādājis un joprojām strādāji arī kā pasniedzēji un ar dažādiem cilvēkiem, vai ne? Un es zinu, ka šogad tā bija pieredze arī sadarbībā ar organizāciju Gribu palīdzēt bēgļiem, ka tu vadīji darbnīcas. Ir bijis tāds projekts, jā, bet... ja tev interesē vairāk ko uzzināt, tur bija, teiksim, savas pozitīvās puses un tādas. Sākumā tur bija uzrakstīts projekts, un sākumā mēs gribējām uztaisīt 2 nedēļu darbnīcu ar Ukrainas bēgļiem, bet kuri jau ir iekārtojušies dzīvēi Latvijā un par to, kā viņi šeit jūtās. Bet tad arī sarunās ar organizācijas pārstāvjiem mēs nonācām līdz tam, ka patiesībā ir šīs, kā viņi saucās, patvērumu meklētāju izmitināšanas centri Muciniekos, un reāli cilvēkiem pietrūkst vispār jebkāda, tur nekādas aktivitātes nenotiek. Tur vienkārši caurām dienām mēģina kaut ko saprast, kā viņi dzīvos, bet pa lielam, ka tā dzīve tur ļoti depresīva.
Un tad radās tā doma, ka varētu šo darbnīcas fokusu pamainīt un tad doties uz tiem muceniekiem un mēģināt kaut ko izdarīt tur. Un tas bija tā riskanti, jo, diemžēl, šim projektam bija rakstīts, ka ir jābūt, ka tev jābūt obligāti. Viņš bija tāds uz rezultātu tēmēts, ka tev jābūt izstādēji. Bet šī gadījumā, ja man bija apmēram skaidrs, kā es varētu novadīt darbnīcas ar ieinteresētiem ukraiņiem, kuriem jau viss ir ok, tur mēs tiešām nonāktu līdz tādam rezultātam, vai arī aizbraukt kaut kur, kur vispār nav skaidrs, vai varēs ar šiem cilvēkiem sarunāties, vai viņiem vispār kaut ko vajadzēs, un ka varbūt mēs vispār nekādu rezultātu neiegūsim. Bet, likās, ka tas tomēr kaut kādā veidā varētu būt lietderīgāk. Vai, kaut kā, ka šo izpēti varētu sākt. Bet, jā, mēs atdūrāmies, mēs bijām gan slēgtajā, gan atvērtajā patvērumu meklētāju centrā, un tajā atvērtajā cilvēkiem nebija ļoti liela interese varbūt kaut ko darīt. Viņi bišķiņ nāca, bet, teiksim, viņi saka nākamreiz, ka viņi atnāks, un tad neviens neatnāk. Bet tajā slēgtajā, kurš būtībā ir tāds dzīve cietumā, tur tiešām cilvēkiem tik ļoti, laikam, tur pietrūkst kaut kādas aktivitātes, komunikācijas ar ārpasauli, ka tur pilnīgi visi gribēja piedalīties jebkādās aktivitātēs, kas tika piedāvātas. Jā, tas bija tā interesanti, bet un tas, ko mēs darījām dažādas lietas, bet tāda viena lieta, kas arī nonāca līdz tā izstādē, bija, kad cilvēki rakstīja savus vēstījumus latviešiem. Viņi taisīja tādas pastkartes, kur viņi raksta par kādu vēstījumu latviešiem, vai kā tu jūties, vai ko tu gribi nodot tiem latviešiem. Un arī balstoties no tā, mēs uztaisījām šo izstādes objektu. Tas bija diezgan interesanti, jo tie vēstījumi bija, tur bija, es teiktu, 3 grupas. Viena grupa ir mēģināt maksimāli slavēt Latviju, Latvijas valdību, pateikt, cik Latvija ir vienkārši forša vieta, cik šeit ir laba valdība, cik šeit būtu brīnišķīgi būt, cik latvieši ir labi cilvēki, skaista daba, bet ņemiet vērā, ka visdrīzāk viņi nav pieredzējuši Latviju, jo pat taisno no robežas viņus nogādāja uz muceniekiem. Bet, tas tā. Tad viena ir šī cerība caur šo slavināšanu kaut kādā veidā tikt ārā, tikt sabiedrībā, tikt ārā no šī cietuma. Otra daļa bija tādi kritiskāki vēstījumi, kur viņi raksta, kas ar viņiem patiešām, tad nopietnāki, kas ar viņiem patiešām ir noticis, vai kā viņi sevi prezentē, kas ar viņiem ir noticis tajā savā mītnes vietā un kāpēc viņi ir no turienes devušies prom un par to, ka viņi lūdz palīdzību, tad tas otrais. Un trešais varētu būt tādi kaut kādi maksimāli neitrāli vēstījumi, kā piemēram, es jums visiem vēlu laimi, un es uzzīmēju rozi vai es uzzīmēju mākoņus un tā. Bet, jā, šī izstāde bija, bet, manuprāt, problēma bija tajā, kad vajadzēja pavadīt kāds 3 reizes vairāk laiku, un manuprāt, tas bija tāds pilotu projekts iespējamai nākotnes sadarbībai, tādai garākai. Jo tur vajadzēja pavadīt daudz vairāk laika, bet mums bija tas spiediens, kad ir jābūt izstādēji tieši tad. Un, jā, tas bija tā sarežģīti. Un katrā ziņā, ja es uzņemtos kaut ko šādu nākotnē, tad es meklētu varbūt tādu projektu ar mazāk šo spiedienu uz gala rezultātu. Jo tas process bija ļoti vērtīgs, bet katrā ziņā viņu būtu labi pagarināt. Mums bija sadarbība ar skolām šogad, kas bija Mākslas centra organizēts projekts sadarbībā ar Norvēģiem, Tenthaus, organizēja Māra Žekare. Un tur mums bija 10 dienas, ko mēs varējām pavadīt skolā, un tas jau bija pietiekams laiks, lai kaut ko varētu arī uztaisīt beigās. Jo, tad tomēr pietiekams laiks, lai iepazītos, bet, šis bēgļu projekts bija tāds eksperiments, kurš, es teiktu, bija daļēji veiksmīgs. Bet tas izgaismoja ļoti daudz lietas par saistībā ar kopienu mākslu, visādus sarežģījumus, kas ir šis spiediens uz
immediate result, ka tev tagad vajag, un ļoti tomēr liela atkarība. Ka tiem finansētājiem ir grūti paskaidrot to, ka kaut kādām lietām vajag vairāk laika. Jā, tas, ko tu saki, tas noteikti varētu attiekties uz daudzām šādām līdzīgām sociālām aktivitātēm. Es pieņemu mākslā, kad ir tā problēma, tas ir uz kaut kādu projektu bāzes, tas ir ar ierobežotu finansējumu, ierobežotu laiku, bet tas rezultāts ir uzreiz nepieciešams. Jā, katrā ziņā līdz ar to es turpmāk uzmanīgāk varbūt skatīšos un uzmanīgāk lasīšu. Jā. Bet kopumā, vai tu redzēji kaut kādu tādu potenciālo pienesumu, kas varētu būt ilgākā laika periodā? Tas ir kaut kas tāds, ko tev interesētu turpināt šāds virziens, ne tikai varbūt ar patvērumu meklētājiem, bet ar dažādām tur iespējami marginalizētām sociālām grupām? Es nezinu, es šobrīd esmu tādā pārdomu periodā par to, ko vispār tālāk darīt. Līdz ar to tas noteikti, darbs ar sociālām grupām ir kaut kas, kas aizvien vairāk notiek mākslā un aizvien vairāk tas tiks darīts. Kaut vai tā paša iemesla dēļ, ka šādi projekti aizvien vairāk tiek atbalstīti, jo tas ir tāda lieta, kas šobrīd Eiropā ir svarīga cilvēkiem, un līdz ar to tas notiks aizvien vairāk, un tas ir veids arī, kā mākslinieks var dabūt savu darba algu, kas nav mazsvarīgi. Bet vai un cik ļoti es turpināšu to darīt, man šobrīd tas ir labs jautājums. Jā. Jo, darbam ar cilvēkiem, arī pedagoģijai, vajag ļoti daudz ir jādod no sevis tiem cilvēkiem, līdz ar to ir bišķiņ ik pa laikam pienāk tāda periodi, ka to resursu labāk ir mazliet pataupīt, jo savādāk tev vairs nebūs ko dot. Jā. Es šobrīd esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā nelielās pārdomās par visu. Jā. Es noslēgumā, protams, gribēju pajautāt arī par tavu pēdējo darbu, satikšanās par meitas piedzimšanu, kas bija redzams šoruden galerijā Alma Rīgā. Un es lasīju Sandras Remeras rakstīto Rīgas laikā, ka viņa to nosauca par tūlītēju vēsturi un pieminēja, ka īstenībā ir ļoti reti šie gadījumi mākslas vēsturē, ka būtu mākslinieces pašportrets, kas ir veidots tieši šīs dzemdību pieredzes brīdī, un ka tāpēc tas vēl jau vairāk ir būtiski un uzmanības vērti. Un man atkal tas asociējās, skatoties no šīs pētnieciskās prizmas, ir tādu kā autoetnogrāfijas metodi, kur pētnieks tiešām padziļināti analizē to savu pieredzi un pievēršās tieši tai savai dzīvē kā pētniecības objektam. Tādu izdzīvoto pieredzi. Un es gribēju jautāt tev, protams, tavā darbībā arī tāda pašportreta izmantošana ir parādījusies iepriekš diezgan bieži, bet kāpēc tev pašai bija svarīgi dokumentēt tieši šo dzemdību pieredzi? Pirmkārt, lai saglabātu, lai redzētu to kaut kādā ziņā. Jo, kā es savādāk iespēju to redzēt, man nebūtu bijusi. Lai redzētu, atcerētos, tas ir viens, un tad pēc tam izpētītu, kas tad tur bija redzams un ko. Tas bija tā bija tāda galvenā motivācija, jo tās atmiņas, tomēr attēls, viņš saglabā ļoti labi ķermeņa atmiņas, kuras mums pagaist, jo mēs visu laiku mainamies un tieši nofilmējot vai nofotografējot, kaut ko no tā var fiksēt. Vislabāk jau nofilmējot tomēr. Jo, es skatos, man ir ar manu omīti, kuru nomira 98. gadā, man ar viņu ir kaut kādas fotogrāfijas, bet mūsu onkulis, viņš bija video amatieris, video entuziasts, viņam jau no 90. gadu sākuma bija sava videokamera, un ir saglabājušies kaut kādi īsi fragmenti, kur omīte mizo kartupeļus, vai skatās televizoru un kaut ko saka vectēvam. Un man tieši šie video fragmenti visvairāk tomēr atver atpakaļ atmiņu par viņu, kāda viņa bija, kā viņa runāja, kā viņa kustējās, kāds vispār bija tas viņas vibes, jo skatoties tagad,
no 98. gada ir pagājuši, es nezinu, cik tur 20 gadi jau kaut kādi, 18 gadi ir pagājuši. Skatoties vienkārši uz fotogrāfiju, es kaut kādu daļu no šīm lietām tomēr vairs jau nevaru atcerēties. Jo tas nesen es paskatījos to video gabalu, un tad man uzreiz nāca ļoti daudz atmiņas tieši par to, kāds ir bijis šis cilvēks. Un tas pats arī, ja es paskatos kaut kādus video fragmentus ar sevi pirms 10-15 gadiem, tad es tiešām vairāk sāku atcerēties, kas tas bija, ko es tur domāju apmēram. Jā, tāpēc es arī gribēju uztaisīt to dokumentāciju, lai es varu paskatīties un tad kaut kādā veidā ieiet atkal šajā laikā un procesā. Bet, protams, arī tīri interesanti tāda lieta redzēt, kā izpētīt to ķermeņa horeogrāfiju, ķermeņa plastiku, kas notiek. To visu redzēt arī. Ko tu uzzināji par sevi? Es tev to nevaru pateikt dažos vārdos, tāpēc ir bijusi šī izstāde, to varēja vairāk redzēt. Ko es uzzināju? Tā. Skaidrs. Jā, es saprotu, ka tas materiāls tev iegūs šo nozīmi vairāk arī ar laiku. Nē, bet, teiksim, tās lietas, kuras grūti noformulēt vārdos, jo es uzzināju, kā izskatījās seja kaut kādos tur brīžos, kā izskatījās ķermenis vai kaut kādas tādas lietas, kuras ir jāredz. Jā, tā ir tā vārdos nenoformulējamā pieredze. Tā ir, jā. Viņi ir noformulējami attēlos. Un turpinot par šo tēmu, tas, protams, ir tāds ļoti klasisks jautājums, ko vienmēr uzdod sievietēm un nezinu, kāpēc neuzdod vīriešiem par to, kā ir mainījusies tava profesionālā darbība pēc bērnu piedzimšanas. Pirmkārt, es joprojām atrodos bērnu kopšanas atvaļinājumā, tā saucamajā. Kaut, protams, es visu laiku arī kaut ko bišķiņ daru un kaut kur piedalos. Darbība šobrīd ir mainījusies pamatīgi. Pirmkārt, man gandrīz vispār nav laika neko darīt, un tas ir ļoti svarīgi. Tad tu mēģini to esošo laiku, tomēr kaut kā ir divi varianti. Vai izmantot efektīvi esošo laiku, vai vispār neko nedarīt. Palielam ir šīs divas izvēles. Un man liekas, ka ir svarīgi, ka bērns ir piedzimis tomēr tad, kad jau ir uzkrāta kaut kāda pieredze, iegūtas kaut kādas prasmes, tad ir tā mazliet vieglāk. Iegūta kaut kāda finansiālie līdzekļi, vai iespēja viņus arī turpmāk iegūt pēc tam. Jā, teiksim, ja man būtu tagad 25 gadi un man visas šīs lietas nebūtu, būtu stipri grūtāk. Jā, līdz ar to man liekas, tomēr es saprotu, kāpēc cilvēki mūsdienās izvēlās zemdēt bērnus vēlāk. Jo tad kaut kā... Bet tāpat laikā man atkal ir dota tāda iespēja mazliet pārdomām, pastīties tālāk, ko es gribu darīt, jo Latvijā laikam šī prakse paņemt brīvu gadu no sava darba un darīt kaut ko citu, mums nav viņa vēl iegājusies. Kādreiz varbūt kāds tā dara, bet reti. Un šeit atkal sanāk, ka tu paņem nevis brīvu gadu, bet tu paņem gadu pilnu, gadu ar pusi, pilnu ar citiem darba pienākumiem, bet tāpat laikā tomēr var mazliet arī padomāt. Es šobrīd tādās pārdomās, kā man iet tālāk. Katrā ziņā, es vēl neesmu līdz galam izdomājusi kaut kādas šīs lietas, bet es noteikti arī gribētu turpināt strādāt ar šo savu pieredzi un šīs savas autoetnogrāfiskāko virzienu, bet ko es gribu pateikt, ka, lai strādātu ar to, kaut kādā ziņā tev vajag arī tomēr brīvu laiku un telpu, un līdz ar to, ja tu daudz strādā pedagoģijā vai ar kopienām, tad tu pats kaut kur pazūdi tam visam pa starpam. Un jā, es par šito tēmu arī domāju diezgan daudz. Jā, tas noteikti ir izaicinājums. Jā, katrā ziņā dzīvos redzēs.
Tad šobrīd tev ir pārdomu periods, vai ir iezīmējušās kaut kādas varbūt jau tēmas vai idejas, virzieni, izpētēji, kas tev varētu būt uz priekšu, vai tu šobrīd ļaujies tādai? Nē, es vispār, man kaut kāds pāris tēmas, kas man interesē, ir, bet man vispār bija tāds pārdomu periods, vai man nav jāmaina profesija un jāiestājas normālā darbā. Un nezinu, jāpamaina darbības joma, teiksim tā. Bija šāda veida pārdomas, bet redzēs, varbūt tas tomēr nebūs jādara. Bet jā, es strādāšu tagad, es veidošu darbu jaunajai personāla izstādē, kas notiks nākamā vasara, bet laikam es vēl par to īsti nevēlos runāt. Jā. Tur vēl jāsaprot, kas un kā. Skaidrs. Tad šobrīd tu nodarbojies ar autoetnogrāfiju bez tāda pieprasīta rezultāta uzreiz. Bišķiņa autoetnogrāfiju, bet vairāk arī savu domu etnogrāfiju, lai saprastu, kur tālāk virzīties. Svarīga lieta, kā mainījās. Man ļoti svarīga ir dabas fotografija. Es daudz arī fotografēju ainavas, gan saistībā ar manu projektu Wellness, gan vienkārši tāpat. Kopš ir piedzimis bērns, neesmu to darījusi gandrīz vai nemaz, jo vienkārši šīs dzīvesveids nav savienojams ar tieši to, kas ir vajadzīgs ainavu dabas fotografija šobrīd. Un es sapratu, ka tas man arī ļoti pietrūkst un ka kaut kādā veidā ir varbūt bišķiņi arī jāatgriežas tur. Bet nezinu kā. Tas man nav. Restīvi, kaut kādas lietas tu vairs nevari darīt, diemžēl. Vai tu viņas nevari darīt ar tādu atdevi, kā tu gribētu. Jo, teiksim, liela daļa manu projektu, ko esmu veidojis, esmu veltījis viņiem tiešām visu savu laiku, ļoti daudz sava tā saucamā brīvā laika, un tas tiešām ir nevis tā, ka tas ir tev nodalīts darba laiks un brīvais laiks, bet tas tiešām paņem visu tavu laiku. Šobrīd ar tāda veida darbošanos ir sarežģītāk, bet kaut kādā ziņā tāda veida darbošanās man arī palīdzējusi tomēr sasniegt kaut kādu to kvalitātes līmeni, kāds man pašai ir pieņemams. Tad ir jādomā, kā tālāk darboties, nezaudējot šo te kvalitātes līmeni, bet pieņemot šos te jaunos apstākļus, ka viss kaut kas ir kļuvis daudz ierobežotāks.